15. maijā Rīgā tika atklāts pirmais HS Factory Outlet centrs Baltijā, kurā turpmāk pastāvīgi atradīsies HS aplikācija inženieris. It visā plašajā pasaulē HS metāla apstrādes detaļu izgatavošanas iekārtas jau ilgstoši ir atpazīstams un asociējas ar kvalitāti. Tādēļ vēl jo lielāks prieks, kā arī Latvijā turpmāk būs HS pārstāvniecība, kurā būs iespējams nevien iegādāties profesionālos darba galdus, bet arī saņemt lokālo servisu atbalstu. We have over 300,000 square meters of factory, and the machines that you see here today, as well as all the machines we make, are made in that factory in California. Like you, I myself started out as a machinist, and the machines that we build today are the machines that I would like to run. Like today, you have many choices in machine tools, and to the customers who have chosen our machine tools, I would like to say thank you. To our future customers, we would like to have the opportunity to serve you. Sadarbība izveidojusies starp HS un Ablanal holding kompānijām jau ir vairāk nekā 10 gadus. Un pagājušā gada sākumā tika nolemts, ka Latvijā tiks atvērts Baltijā pirmais HS Factory Outlet, kas ir oficiālā fabrikas pārstāvniecība Baltijā ar šo te visu demo telpu, ar inženiera aplikāciju, ar servisu un vispārējo. Šī ir ciparprogrammas vadības darba galdi, kas strādā ar speciāli aprīkotiem servo motoriem, kas ļauj veikt nelielas pārvietojumus, līdz ar to veikt ļoti precīzi detaļu apstrādi. Darba galda lielākie plusi ir tā pašizmaksa, viņi nav dārgi, viņiem ir labs servis, uz vietas Latvijā ir detaļu noliktava, rezerves daļas pieejamas kā jauniem, tā arī pat 20 un 30 gadus veciem darba galdiem. Servis pats pa sevi ir 24 stundu laikā ierašanās jau, tā kā tas ir klienti interesēs par to, ja darba galds stāv, tad lai viņš stāv pēc iespējas mazāk laika. Tās ir liekas izmaksas un, acīm redzot, arī peļņas zudums. Tas ir viens no vadošajiem metāla apstrādes mašīnu detaļu izgatavošanas iekārtu ražotājiem pasaulē, un es domāju, ka priekš Latvijas ražotājiem tas būs atkal viens no ieguvumiem, lai mēs varētu šeit pacelt darba kvalitāti un arī izgatavot augstākā līmeņa detaļas, ar ko pretendētu uz kārtīgu eksportu. Izstādes laikā, mūsu atklāšanas laikā mēs esam pārdevuši jau vienu no mašīnām, kas šeit atrodas. Tātad mēs tūlīt pat rītdien jāsaka, sūtam vēl vienu mašīnu atkal vietā, lai mums būtu atkal klientiem iespējas atbraukt un izmēģināt iekārtu darbībā, jo Latvijā šobrīd mums ir 21 klients. Mūsu HS apstrādes iekārtas ir 5 skolās. Latvijā ir Daugavpilī, ir Rīgā, ir Jelgavā, ir Ventspilī. Mēs esam ļoti priecīgi lietot HS darba galdu. Šobrīd mēs izmantojam frēzi un esam plānojuši iegādāties arī virpu. Un tas mums patiešām palīdz robotu būvē radīt pasaulē labākos robotus. Latvijas robotu būvētāji šogad ir ieguvuši vairākas godalgas. Mūsu līnijas sekotāja robots ir labākais Eiropā, kā arī sumo cīņa roboti ir ieguvuši visu goda pedestālu Austrijā notiekušās sacensībās Robot Challenge. Paldies HS firmai, ka mēs šeit esam uzaicināti. Mēs pārstāvam Rīgas tehnisko koledžu. Mums ir šī specialitāte, cipar vadības darbgaldi iestatītāji. Darbgaldi, protams, ir labi. Skaidrs ir tas, ka te ir labs servis, kas mūs trūkst Latvijā. Tāpatās, kā viņi teica, ir servis mašīna ar visām detaļām, izbrauc un momentāli viss šīs iespējas tiek novērstas. Mūsu sapulcē, kurā piedalījās Džīns Haas no ASV, Eiropas direktors un Ablanal vadību, tika nolemts, ka Latvijas skolām tiek piedāvāta speciāla atlaide HS iekārtas iegādē, plus visam tam tiek par katru iekārtu skolas pasniedzējs vai skolotājs tiks nosūtīts uz Poliju uz nedēļas apmācībām bez maksas, kur šīs apmaksas nosaks Ablanalps un HS. Mums vajag darbiniekus, jo uzņēmēji pieprasa kvalificētu darba spēku.
Pateicoties uzņēmumu HAS finansiālajiem atbalstam, Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas valsts tehnikums čaklākie un gudrākie audzēkņi saņems īpašas stipendijas. Atbalstāms ir jebkura ražotāja vai nozarē darbojošās uzņēmuma iniciatīva darboties ar jauniešiem, un jauniešiem jau tas ir noteikti ļoti liels motivators, motivējošais līdzeklis, kā uzlabot viņu sekmes un ieinteresēt tieši arī konkrētā apgūstamajā profesijā, kā arī tiem jauniešiem, kuri tikai domā par tālākā ceļa izvēli, šāda te iespēja noteikti, kad būtu visnotaļ interesanti un tādējādi arī ne tikai Liepājas, bet arī Latvijas metāla apstrādes nozara iegūs jaunus speciālistus. Mūsu mērķis ir nostādīts 5 gadu garumā. Mums ir jābūt Latvijā vienam no vadošajiem šo te apstrādes centru piegādātājiem, jo šobrīd Aplonab Holdings Polijā ir lielākais CNC apstrādes centru piegādātājs. Ukrainā, kur mēs arī strādājam, tur arī ir ļoti liels tirgus daļa. Tad ir Latvijā arī uzlikts ir mērķis palielināt mūsu tirgus daļu un veidot sadarbību ar esošajiem, ar nākošajiem klientiem, palīdzēt viņiem visu darīt, lai klients būtu laimīgs un gatavs pirkt jau pēc tam nākamo iekārtu. Visi laipni aicināti mūsu ofisā, pārbaudīt iekārtas mūsu demo istabā. Mēs atrodamies Katlakalna ielā 9 Rīgā, tā kā laipni gaidīt, bet lūdzu pirms tam pazvaniet.